Čau, šodien mēs esam Rīga FC par to, ka net mačā tikām iekšā ar akreditācijām. Šoreiz nav mājas spēle, bet ir noteikts konto stadionā. Tā kā varētu būt grūti, jo Rīgā ir ļoti labi, protams, un pret Ogri varētu rezultāts, es saku, būt 1-1, teikšu godīgi, Ogrē varētu sanākt. Jā, tieši tā, izbraukuma maču Ogrē, bet FC Riga, protams, tabulā ļoti labās pozīcijās šodien atrodas. Es domāju, būs tāds interesants mačs gan jau, bet, manuprāt, es ceru, ka būs īsts mačs. Es tiešām ceru, ka Ogrei izdosies gūt vārtus. Bet, es domāju, būs, protams, FC Riga favorīts. Varētu būt grūti, jā. Jā, bet cerams, ka jau būs interesants. Turpināsim, kas tajā filmā skatīsimies, kā būs. Jā, skatīsimies, kas nāc tālāk. Redzēsim. Minūte 1-0 Rīga FC laba. Diemžēl aizsardzība ielaida tādu spraugu un netīšām bišķi nesanāca atsargāt. Jā, diemžēl tiešām sākām ļoti labi. Pirmais sniegums bija tiešām labs pirmās minūtes, bet diemžēl ielaidām diezgan agri. Nekas, cerams, izdosies atspēlēt vismaz kādus vārdus. Būs 1-1, kāds teica, varbūt. Cerams, izdosies atspēlēt kādus vārdus, jā. Cerams, arī labāks sniegums varbūt uzbrukumā, tieši noslēgumā, tieši varbūt tā realizācija. Bet, te vispār pie momentiem sākumā veidojās. Uzbruk ir iespēja. Vajag dot piespēli. Vajadzēja dot piespēli, ātrāk būsim godīgi. Jā, pagaidām tāpat nekas nav beidzies, turpina Ogre uzbrukt. Cerams, kaut kas veidosies. Tikko Čudars grūstījās, viņu nogāž un nosilp sodu uz Čudaru. Ļoti dīvaini tas bija no tiesneša puses. Kur arī tiesas neko nesilpja un tur bija sods. Rīga trāpīja tos vārdus, bet aizjās bija aizmugure pār laimi. Ogre neiet labā. Ogrei vēl visas cerības otrajā puslaikā saņemties un tomēr panākt savu rezultātu. Trāpīt, vai reku kādu notika? Jā, diemžēl neveiksmīgi, bet labi. Bišķi smuki atsargāja, bet tur bija aizmugure acīm redzami. Tiešām paveicās. Turpinājums Ogrei nepieciešams. Būs labi momenti. Ko lai saka, prieki bija mazi, Rīga tikko iestrēla minūti vēlāk. Jā, diemžēl nepaveicās kļūda aizsardzībā un izdevās tukšos vārtos izspēlēt Stapinu Rīgai. Atkal Ramīresam rezultīva piespēle. Sūdīgi pagaidām, bet cerams izdosies Ogrei kaut kādu momentu otrajā puslaikā. Neko citu jau nevar cerēt. Skaties, kā Rīga trāpīja. Bet jā, tiešām ļoti labs tāds uzbrukums. Aizsargi visi nogulēja, teiksim godīgi. Teiksim godīgi, aizsargi Ogrei nebija pozīcijās. Diemžēl neizdevās nosargāt nulīti, bet kā ir, tā ir. Bišķuks vēl cēla, kad ir aizmugure, bet aizmugure diemžēl nebija.
Pirmais puslaiks nu ir noslēdzies ar 2-0, diemžēl Riga FC labā. Būtu bijis 3-0, bet bija aizmugure. Ogre veidojas uzbrukumu, bet īsti nesanāk atkal. Un padevēja Rigai nogāza. Ogre net kamera nav ko tur līst, teikšu godīgi. Ogre šobrīd neveiksmīgi ir viens nesanāks, kā es teicu, bet varbūt sanās kāds 2-2. Nu, jā, diemžēl nenoturējām pirmajā puslaikā aizsardzību līmenī. Diemžēl ielaist tīs nav tas labākais sniegums, bet labi, ka vismaz vairāk. Bet, protams, varēja labāk arī uzbrukumā nospēlēt. Bija momenti, pašam Haraldam Silgailim sitiens ļoti labs, bet diemžēl Sviedris, protams, bija līmenī, atsargāja šo sitienu. Bet, jā, 2-0 pēc pirmā, skatīsimies ar otro un tad cerams, Ogre izdosies realizēt savus momentus. Tieši tā, redzēsim, kas notiks tālāk mačā. Knuts filmē video ar mani un Lauvu, kuras rādīja Ogre Night logo, bet diemžēl Kuriem viens mikrofons? 3-0, Riga FC labā, diemžēl. Ramīres tādu brīvus sasīšas iedējuši un vienu golu trāpījis. Ļoti trāki iet šis mačs, diemžēl Riga FC labā. Jā, diemžēl ļoti neveiksmīgi Ogrei, bet tiešām vedējās ļoti labs sitiens, kad pašu štangu vēl atstās pret stabu Ramīresam un tieši iekšā pašā stūrītī. Diemžēl ielaidām Ogre trešos vārtus. Es ceru, ka izdosies vismaz gūt kādus gudvārdus, bet tad jau redzēsim. Tur bija tikko tāda pendele, bet tiesnesis neiedod. Akal tiesnesis kaut ko kruķī, kaut ko bazē, kaut ko guļ. Jā, tur reāli pieņemami vispār. Tur pilnībā 100% pendeli, kur Silgā vienkārši nogāž šodien laukumā un reāli vienkārši neiedod pendeli tiesnesis, bet nezinu, varbūt viņš kaut ko redzēja, ko mēs neredzējām, bet es šaubos. Redzēja piči no Rīgas, ko lai saka. Labs jautājums, jā, bet cerams tad. Mēs lūdzam jūs šo skāstu Latvijas Federāciju vai Virslīga nostājot šo epizodi un pasakiet vismaz sodu kaut kādu iedodiet. Jā, diezgan tāda, es domāju, aprunāšu šo situāciju vēl, jo diezgan strīdīgi, es teiktu, godīgi. Bet, cerams, izdosies Ogrei tomēr gūtos savus vismaz goda vārtus. Ogre atkal ielaiž 4. vārtus. Spēlētāji mūsu slīd izstāsta, ka to Rīgai uztaisījuši šo laukumu kā slidotavu, nevis vairāk kā futbola laukumu. Jo Rīgas spēlētāji ar nagliņām spēlē vispār neslīd mūsu spēlētājiem, nebija gatavi spēlēt tādu laukumu un slīd kā slidotavu. Jā, diemžēl ielaidām 4. golu, 4. vārtu gumu, bet es domāju, nekas. Tiešām ir laukums slidens, jāpiekrīt, tiešām daudz spēlētājs paslīd, daudz piespēlēs, daudz slidošanas noteikti, bet momenti kaut kādi Ogrei arī veidojās, bet tiešām arī kaut kā pārliecinoši spiež to otrā puslaika izskaņu uz savā zīmē, bet tagad Ogrei uzbrukums, cerams, kaut kas veidojas, bet diemžēl nekas neizveidojās. Get the ball, and for us, we changed it. Very good moment, very good situation with some a very situation, but generally good victory.
good performance. We have to react. We changed the formation 2 times during the game because we missed again left back. Both of left backs are out for this moment. We Paldies, Maksim. Paldies, Ogre United. Paldies, Mini Pixies.